Tā sveicināti, dargie sporta draugi. Togo TV ir uzaicinājis ciemos Ģirtu, tu laikam skaities viens no galvenajiem tur gulbenē, kā tur ir? Nu, galvenajiem īsti ne, bet, tas, kas tu uztur komandu pie gara. Nu jo visus kontaktus jau tā kā tu vedē mums, tā kā esi tu. Ļoti labi, kaut kādi pāris teikumos varbūt par vispār florbolu gulbenē, kā tur ir tur tādi īstais? Ja nopietni sakot, mums vēl pat gads nav, ka mēs darbojamies ar florbolu, ja, par cik mums izgāja tur viens mazs projektiņš cauri, dabojam inventāru un sākām kaut ko pamazām darīt, attīstīt viņu. Jā. Valmieras čempionātā esat iekarojuši, teiksim, tādu slavu kā vienu no aktīvākām, visgrūtāk savaldamajām komandām. Tur, man liekas, pāris cilvēki jau lielākais saprot, kādas, teiksim, tās pārunas ir bijušas par to. It kā spēlē, zin, ka, tomēr pirmo gadu gribās sevi arī pierādīt, kā tomēr vīri no laukiem tomēr arī kaut ko var izdarīt, bet, tas, kas pēc spēles noteikti, tas ir. Tā ir tā kā iekšējā lieta. Iekšējā. Bet ir kaut kāda veļa, tiek mazgāti. Mēs tā visu atstājam spēlē, tad aizem uz garderobu un viss kārtībā. Ja nav noslēpums, kas ir par sporta veidiem, principā pārstāvēt klubā, jūsē? Īstenībā sāksim tā, ir kādi 2-3 cilvēki, kas ir ar trīsciņu nodarbojās. Ir viens, kas spēlē tagad Rīgā florbolu. Ir, kā saka, ugunsdzēsēji, ir skolotāji, tā kā es piemēram, cīņā atkal tur ir vienam, Principā raiba publika. Studenti, skolnieki. Tad nedaudz par pagājušajo spēli. Pagājušajā spēlē, laikam, jaunieši nedaudz tā kā lika savīties vienā brīdī, man liekas. Īstenībā jā, bet, mēs arī īstenībā, nebijām gatavi par cik vēl par tās ķibeles pa ceļam, tur mašīnās aplīsam, bet, veiksmīgi esam nospēlējām. Jā, un šodien, tā kā esat pilnīgākā sastāvā, tur noskaņojušies, Nedaudz, bet uzlabotāk. Kā plēsīs, Plēs, galvenais ir uzvarēt un tik tālāk. Vai jūs zināt arī, kas nākošie pārī nāk pretī? Laikam, vai Melnē vai Uks? Nesam tā reiķinājuši īstenībā. Varbūt tu zini. Es no galvas arī nezinu, bet jūs teikt, principā, konkrēti uz vienu spēli un nekāda reiķināšana nekur nekad nenotiek. Tur varbūt kāds reiķinājis, es tā īsti nereiķinu. It kā jau vajadzētu. Jau ir pa vēlu, jau ir zari sadalīti un tā tālāk. Vai tad, kad braucāt šurp uz šo turnīru, arī bija bez mērķa uzspēlēt pēc pirmajām spēlēm, tas izmainījās vai ne? Ja godīgi pasakot, es pat necerēju, ka mēs tik augstu tiksim pēc pirmajām spēlēm. Es pat domāju, kaut kur iesim paizmugt kaut par 10. 9. vietu, Bet, izrādījās, ka nemaz tik vārgi neesam. Un pa nākošu gadu jau vēl pārgrib prasīt, laikam ir par domu. Doma ir, jebkurā gadījumā. Ja būs atbalsts, tiesneši, tad brauksim. Ok, paldies! Laimīgi!